Čau, esmu atpakaļ. Šis projekts ir mans viennozīmīgs favorīts. Šobrīd šajā spēlē super putni. Tiešā tulkojumā no angļu valodas es esmu ieguldījis vislielāko daļu no tām finansēm, ko es biju plānojis ieguldīt. Un tā tad parādīšu, kas te ir un kā man šeit iet. Tātad ejam olās iekšā. Šeit ir jēga tā pati, jo vairāk putnu, jo lielāki ieguldījumi. Man šeit ir 2 zaļie, 8 zeltainie, 2 brūnie, 5, 2 zilie putni. Tātad saražotās loka, kā redzat, diezgan cipari, diezgan iespaidīgi. Tad visu mēs savācam. Un ejam pārdot. 100 olas ir 1 sudrabs. Man šķiet 100 sudrabi ir 1 rublis. Attiecīgi 48 rubļi man aiziet uz putnu pirkšanu un 48 rubļi aiziet uz 48 rubļi aiziet uz izvest naudu ārā. Neatceros, vai es paņemsim bonus pierreiz. Šobrīd es esmu izlēmis sakrāt pietiekami daudz sudu, lai nopirktu iegādātos pēdējo putnu. 45, gandrīz pusi. Patīsimies, cik maksā pēdējais putns. Mums ir 27 000, nedaudz pāri. Mēs varam zilo nevaram nopirkt. Šis 250 000, jā, krāt šeit būs krāt. Es teikšu tā, 27 000 es esmu iekrājis par, es teiktu, pa kādām 5, varbūt 6 dienām. 12, kā 2 mēneši būs jākrāj. Vai arī var vienkārši izdarīt vieglāk iemest kāds 10 eiro un nopirkt. Un es domāju, viņš atspēlēsies mēnešu laikā, viņš atsitīs savu desmitnieku un pēc mēneša sāksies tīrā peļņa. Bet šobrīd pārbaudīsim, vai projekts strādā. Paskatāmies, kas mums notiek. Atjaunojam lapu. Tātad mums vēl joprojām ir tie 33 eiro. Šeit var izvest uz virtuālo maku vai uzreiz uz savu kontu, kā redzējāt šajās iespējās. Šeit var, kas man vēl patīk, šeit var tiešām ļoti daudz iespējas, kā var izvest savu stūri nopelnīto naudu. Tātad uz virtuālajiem makiem un uz visāda veida kredītkartēm, masterkartēm, visa kartēm, uz jebko man šķiet. Es izņemšu to pašu virtuālo maku. Tātad viņš ņem nelielu procentu, kā viņi sauc to kursapmienu, tas varētu būt kaut kāda tā kā apmaiņas kurs uz rubļiem. Un diezgan spēcīgs kurs, tas tāds varētu būt mīnus, tātad no 206 nopelnītajiem rubļiem mums apmēram 50 aiziet nebūtībā. Bet katrā ziņā 5 dienu laikā 158 rubļi pārbaudām. Kā redz, es jau esmu vienreiz izņēmis. Pirmajā 46, tātad nozīmē, ka man šķiet, ja es šodien arī 46 paņēmu, nozīmē, ka dienā 46 rubļi nāk. Tā varētu būt iespējams. Tātad, principā, šī summa ir pirmajā 4 dienās 158 rubļi. Es domāju, tas ir diezgan ok. Un tā kā es ņemot vērā, ka es šķiet 1000 rubļus ieguldīju, tad es divās vai negribu samaloties. Tātad 158 no 1000 izveicināsiet
tātad Plačovics. Šodien viņš tā teikt tiek paziņots, kad pārbaudīsim, it kā vajadzētu būt izmaksātam. Projekts, kā redzam, strādā. Varam apstīties, cik tas mums tagad ir eiro. Tas ir 2,97 eiro. 2,97 eiro pa 3 dienām vienkārši nenokājienāts. Tāpēc šis projekts, kā redzat, ir šobrīd ir viens no maniem favorītiem, tāpēc, ka varbūt tāpēc, ka es viņā visvairāk ieguldīju. Tātad, ja mēs ieguldīsim pietiekami daudz arī iepriekšējos projektos, arī viņi labi strādās un viņi dos kaut kādu atdevi. Bet šobrīd ir tā kā ir. Tātad, ok, palika vēl viens projekts, par kuru es arī atstāstīšu nākamajā video. Un pievienojamies, pelnam, spēlējam, izklaidējamies, krājam un pelnam vēl vairāk. Laimīgu jauno gadu un tiekamies kaut kur virtuālajā vidē. Labi, čau!